lidošanas trajektorijām un aprēķiniem, gan arī par laikapstākļiem. Jūs esat fizikas žanra pārstāvis, arī bioloģijas arī gribētu teikt. Un principā vispār. Jebko. Kādā veidā. Mēs esam gatavi kaut kādā veidā izlavierēt ar sportu un nonākt pie laika ziņām. Mēs tāpat, vienalga, jūs uzdosiet, mēs kaut kā aiziet. Caur sportu uz laika ziņām. Divos vārdos par sportu pasaki tad. Jā, skatos, man bija -10, es nezinu, jā. Un tad es iedomājos tagad pašreizēji Eiropas čempionu Spāņu, kas brauks uz Rīgu spēlēt Eiropas čempionāta atlases ciklu piepildītā arēnā Rīga. Gan jau tos pārdesmit metrus no viesnīcas līdz autobusam tur nosāls paspēs no. Kad viņi brauks? Viņi rīt visticamāk ielidojot ceturtdienas spēli. Jā. Tāpat jāzinās, vēl būs nosals. Vēl mazā uzvara jau ir. Jo mēneši izskaņā jau tomēr temperatūra pakāpeniski paaugstināsies, tad varbūt viņiem neliktos, ka tik augsts. Bet šajā rītā tiešām ir augsts, jo vietām gaisa temperatūra pazeminājusies pat līdz -15, -18 grādiem. Zemākā gaisa temperatūra reģistrēta Vidzemē, Kurzemes vidienē, kā arī valsts centrālajā daļā, bet šobrīd tā jau paaugstinājusies līdz -3, -16 grādiem. Pūš lēns līdz mērens rietumu puses vējš, debesīs ir mainīgs mākoņu daudzums, un valsts rietumu un centrālajā daļā šodien vietām redzamība arī apgrūtina migla, tādēļ autovadītājiem pie stūris ir jābūt uzmanīgiem. Un, protams, arī ceļi daudz viet vēl aizvien ir slīdeni, apsniguši, un arī dienas laikā braukšanas apstākļi būs sarežģīti, jo mākoņi šodien daudz viet Latvijā ik pa laikam atnesīs sniegu. Snigšana gan vairs nebūs tik intensīva kā aizvadītajās dienās, bet sniega saga kļūs vēl par 2 līdz 4 centimetriem biezāka. Šodien tātad arī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, gaisa temperatūra būs no +1 grāda jūras piekrastē līdz -4, -5 grādiem Latvijas galējos austrumos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ap -7, -8 grādiem, pie pilsētā ir vēl vēsāks, bet dienā gaisa iesils līdz 0, -2 grādiem, un arī galvaspilsētā ik pa laikam ir gaidāms sniegs.